Labdien, mani sauc Jolanta Vanega, es jums pastāstīšu par 12. nedēļas mājas darbu matricu reizināšanu. Šeit mēs redzam pirmā lapas pusē, kā mēs reizinām E-matricu ar F-matricu un iegūstam D-matricu. E-matricā ir 2 rindas un 2 kolonas sastāv, un F-matrica sastāv no 3 rindām un 2 kolonām. Reizinājumu mēs veicam tādējādi, ka E-matricu pareizinām ar katru F-matricas kolonu. Un kā šeit mēs redzam, D-matrica veidojas E-matricas reizinājums ar F-matricas pirmo kolonu, pēc tam E-matricas reizinājums ar otro F-matricas kolonu, un tad reizinājums E-matricas reizinājums ar trešo F-matricas kolonu. Un tādējādi mēs iegūstam šeit E-matricas reizinājums ar pirmo kolonu, ar otro kolonu un ar trešo kolonu. Tas ir rezultāts. Tad mēs vēl, šeit ir servera piemērs. N0 ir galvenais serveris, kas sastāv no A un B matricām. Tad mums ir N1, N2 un N3 mazākie serveri. No N0 tiek nosūtīti A matricas un B kolonas pirmā kolona matricas. Un tad tā no N0 tiek nosūtītas A matrica un B matricas otrā kolona. Un tā tālāk. Un tad beigās no N1 tiek aizsūtīts A matricas un B kolonas pirmās reizinājuma rezultāts. Lai mēs pārbaudītu, vai mēs tik tiešām esam pareizi sareizinājuši, es kodu uztaisīju arī oktāvē, kur ir matrica E un F un D matrica, un tas ir tā iznākums. Un D matricas mums abos variantos patīk. Ar to varam secināt, ka matrica reizināšana ir izpildīta pareizi. Paldies par uzmanību!